Pēdējā laikā pasaulē bijuši ļoti daudz nozīmīgu politisku notikumu, un šobrīd viena no valsts, kurā ir daudz kas mainījies, tā ir Birma. Birmā ir parādījušas reālas cerības demokrātijai, cilvēktiesībām un arī reālai cīņai pret nabadzību. Tas ir iemesls, kāpēc arī Eiropas Savienība atbild uz šīm izmaiņām. Es būšu Birmā tādā relatīvi īsā vizītē, un ir, var teikt, vizītē divas daļas. Viena daļa ir reāli palīdzēt ietekmēt demokratizācijas procesu, atbrīvot politieslodzītos, noturēt brīvas un godīgas vēlēšanas un parādīt to, ka Eiropa to ir ieinteresēta un mēs atceļam arī sankcijas, ja tas viss notiek. Un no otras puses tiešām arī pamatot to, ja notiek izmaiņas, mēs varam daudz vairāk palīdzēt cilvēkiem tikt ārā no nabadzības. Cilvēkiem tikt uz skolu vai arī, protams, cīnīties ar malāriju vai tuberkulozi. Mēs to esam jau darījuši, mēs esam palīdzējuši vairākiem miljoniem cilvēku, bet neapšaubām vajadzības ir stipri lielākas.